Šoreiz tiks apskatīts uzdevums par vienu no gēnu miedarbības veidiem. Gēnu miedarbība tas nozīmē, ka dažādi gēni var ietekmēt viens otru izpausmes. Ir dažādi gēnu miedarbības veidi. Tos var sadalīt divās lielās grupās – alēlisko gēnu miedarbība un nealēlisko gēnu miedarbība. Alēliskie gēni ir tie, kas atrodas pāri chromosomās. Nealēliskie gēni var atrasties dažādās genotipa vietās. Šodien šajā video tiek apskatīts viens gēnu miedarbības veids – nepilnīgā dominēšana. Nepilnīgā dominēšana ir alēlisko gēnu miedarbība, kuras rezultātā heterozigotas fenotips ir abu alēļu homozigotu starpforma. Piemēram, visi esam redzējuši krāsainas neļķes. Dominantais gēns nosaka sarkanu neļķes zieda krāsu. Savukārt recesīvais gēns nosaka baltu zieda krāsu. Pilnīgās dominēšanas gadījumā heterozigota, kurā ir gan dominantais, gan recesīvais gēns, būtu sarkanā krāsā, bet tā kā tā ir nepilnīgā dominēšana, tad heterozigotas krāsa ir starpforma, rozā. Uzdevuma piemērs. Laumotītēm dominantais gēns nosaka sarkanu ziedu krāsu, bet recesīvais gēns baltu. Heterozigotai ziedi ir rozā. Kā tas izskatās? Tātad, ja ir abi divi dominantie gēni, tad laumotītes ziedi ir sarkanā krāsā. Savukārt, baltā krāsā ir tās laumotītes, kurai ir abi divi recesīvie gēni. Ja ir starpforma rozā krāsā, tad tā ir heterozigota, kurā ir gan dominantais gēns, gan recesīvais gēns. Uzdevumā ir teikts, ka krusto homozigotisku sarkanu laumotīti, tātad viens no vecākiem, pieņemsim, ka tas ir vīrišķā dzimumā, ir homozigotisks sarkans, tātad tam ir abi divi dominantie gēni. Tas tiek krustots ar homozigotisku baltu, tātad sievišķais augs ir balts homozigotisks un satur abus divus recesīvos gēnus. Lai noskaidrotu, kādi būs pirmās notās paaudzes pēcnācēji, no sākuma mēs šajā te vecāku krustošanas variantā noskaidrojam gametu variantus. Vīrišķās gametas var būt tikai dominantās. Atgādinu, uz gametām aiziet puse no chromosomu komplekta. Savukārt sievišķās gametas var būt tikai recesīvās. Pēcnācēji pirmajā paaudzē var saņemt vienu dominanto gēnu un vienu recesīvo gēnu. Tātad tie ir heterozigotiski un to krāsa ir rozā. Tātad pirmās paaudzes pēcnācēju genotips ir heterozigoti un fenotips ir rozā krāsa. Lai noskaidrotu otrās paaudzes genotipu un fenotipu, savā starpā tiek krustoti divi pirmās paaudzes augi. Tātad šajā gadījumā vecāki ir abi divi heterozigotiski, abi divi tie ir rozā, tātad gan vīrišķais augs, gan sievišķais augs. Atkal jānoskaidro, kādas dzimumšūnas veidosies. Tātad vīrišķajam augam var veidoties vai nu dominantās dzimumšūnas, vai nu recesīvās, un tāpat arī sievišķajam augam, vai nu dominantās, vai nu recesīvās. Lai noskaidrotu otrās paaudzes pēcnācēju genotipu un fenotipu, var zīmēt penneta režģi, var arī skatīties sakarības un atzīmēt tās bez penneta režģa zīmēšanas.
Tad viens variants, ka dominantais spermatozoīds satiekas ar dominanto ošūnu. Otrs variants, dominantais spermatozoīds ar recesīvo ošūnu. Trešais variants, dominantā ošūna un recesīvais spermatozoīds. Un ceturtais variants, abas divas dzimuma šūnas, kuras satur recesīvos gēnus. Krāsa. Tātad pirmajā gadījumā lāmutīte būs sarkana, otrajā gadījumā rozā, trešajā gadījumā arī rozā, un ceturtajā gadījumā tā būs balta. Tas nozīmē, ka notiek gan genotipu, gan fenotipu skaldīšanās attiecībā 1:2:1. Tātad varam atbildēt, ka otrajā paudzē genotipi var būt vai nu abi divi dominantie gēni, vai viens dominantais, viens recesīvais, vai abi recesīvie, un krāsas arī tāpat skaldās attiecībās 1:2:1.